Čau, ja tevi dzīvē nomāc jautājums, kāpēc man dzīvē ir problēmas, kāpēc Dievs ar manīm tā notiek, tu vari noskatīties svētdienu un redzēt un atrast tur risinājumu savai problēmai. Pamatā mums ir viena problēma – liecināšana. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tu esi atbildi šiem cilvēkiem, draugs. Lūk, kāpēc mēs esam šeit virs zemes? Ne savu prieka pēc, lai nestu šīs grūtības un kalpot cilvēkiem. Lūk, kāpēc šī eļļa. Es lūkšu un es ticu, kad jūs iesiet un tieši ar šo eļļu ņemsiet un svaidīsiet cilvēkus un lūksiet par viņiem. Dievs pieskarsies un dziedinās viņus. Ļauni gari izies, problēmas tiks atrisinātas un viņi vērēsies sakot tam Dievam. Un viņa vārds ir Jēzus Kristus. Mans Dievs nav mīļs, viņš patiešām tic. Viņš dzīvo manā sirdī, stiprāks par visu. Dievs nav mīļs, viņš patiešām tic. Viņš dzīvo manā sirdī, stiprāks par visu. Dievs nav mīļs, viņš patiešām tic. Viņš dzīvo manā sirdī, stiprāks par visu. Dievs nav mīļs, viņš patiešām tic. Viņš dzīvo manā sirdī, stiprāks par visu. Stiprāks, stiprāks, stiprāks par visu. Stiprāks, stiprāks, stiprāks par visu. Čau, kas tev uzrunāja svētdienā? Kad uzvaras pamatā ir slavēšana. Mēs bieži vien domājam, kad aizmirstam slavēt viņu un gribam savā spēkā un gudrībā paveikt kaut ko. Kas notiek, kad mēs slavējam un pielūdzam Dievu? Tiklīdz tu sāc slavēt, tad tu pilnīgi atbrīvo tādu garīgu spēku, par kuru tu iepriekš varbūt nezināji. Mēs saņemam brīvību, mēs saņemam dziedināšanu, mēs saņemam mieru, prieku. Tev patīk Dievu slavēt ar bungām? Protams, tas ir vismīļākais. Es esmu muzikants, un kad slavu Dievu arī ar savu instrumentu, es uzreiz jūtu spēku. Man ir tāda sajūta, ka tiešām blakus mani stāv vislielākais Dievs, uz kuru es varu paļauties. Un tad es situ tā bungas, un tāpēc, man uzreiz ir es esmu pārliecināts, ka es iešu un izdarīšu to, ko man vajag izdarīt. Kādi bija tie 7 punkti, lai Dievs dotu risinājumu tavai problēmai un sāktu darboties? Tie bija pirmkārt slavēšana, gavēšana, pielūgsme, pateikšanās, Dieva vārds, stāvēšana uz Dieva vārdu un stratēģija, lai mēs sākam darīt un darīt Dieva darbus, iet un darīt to, ko viņš vēlas. Tu vari padalīties ar kādu problēmu, kas tavā dzīvē ir bijusi, un tu esi atrisinājis to slavējot Dievu? Bakalaura darba rakstīšanas visu procesu un tas, ka viņš ir nodots aizstāvēts un ka vakardien man bija izlaidums augstskolā ar lūkšanu un ar slavēšanu, nāca gan spēks, gan arī riktīga palīdzība. Ko tu vēlētos visiem novēlēt? Neiziet no tās slavēšanas ielejas, palikt un ikdienā atcerēties vienmēr par visu un par visu, ko pateikties Dievam, slavēt viņu vienalga, kur esam. Sāc šodien! Katru sestdienu Tevi 14:00 Zinātņu akadēmijā. Kad ticu tev, tad visa tumsa